Vēlreiz gribu, kolēģi, jūs visus apsveikt, mūsu, jūsu un, laikam, lielākā mērā tomēr pacientus un viņu tuviniekus, kuriem beidzot ir dota iespēja Latvijā saņemt jaunu, ilgstošas darbības antipsihotiķi, pie tam atipisko antipsihotiķi. Cienījamie lektori ļoti daudz jau pastāstīja, tā kā es domāju, ka es varēšu savu lekciju saīsināt sakarā ar to, ka vairāki slaidi mums atkārtojās, bet atļaušos pieskarties tieši vēsturei un Jansenam. Dr. Pauls Jansens bija ļoti izcils cilvēks un ļoti gaišs cilvēks. Kā jau arī dzirdējāt no Dr. Tērauda, viņš dibināja šo kompāniju 1950. gadā. Un tā nu bija iznācis, ka viņš fokusējās un pievērsās tieši smadzeņu farmakoloģijai. Atpazina dopamīnu lomu šizofrēnijas attīstībā un sintezēja jaunas vielas, kas nomāca šos dopamīnu receptorus. Kad viņš bija jauns, viņš atcerās vienu tādu epizodi, tas ir viņa teiciens, ko jūs arī varat izlasīt uz ekrāniem, kad cilvēki domāja, ka mans plāns ir neiespējams. Bet es biju jauns, un daļa no manas motivācijas bija parādīt viņiem, ka man ir taisnība, bet viņiem nē. Šeit jūs arī redzat darba rezultātus. Te ir pārskaitīti tie antipsihotiķi, kurus ir atklājis Dr. Pauls Jansens ar savu komandu. Un uz šīs mazās tāfelītes ir divi no viņa, nevis izteikumiem, bet pareizāk būtu teiktu tādiem secinājumiem un latviski paplašinot to, zinot kontekstu, es jums varu pateikt tā, ka tātad viņš teica, pie man pateicās ārsti par to, ka es atklāju haloperidolu. Kad es atklāju rispeleptu, par to man pateicās pacienti. Es domāju, jūs saprotat to kontekstu, kad haloperidols ļoti efektīvs, ļoti efektīvi tātad nomāca šos visus psihotiskos simptomus. Ārsti ir priecīgi, bet nevis pacienti ir priecīgi par šīm blakusparādībām, kas piemīt viņam. Savukārt, risperidonu jūs ļoti labi pazīstat, un šī efektivitāte ir ļoti laba, bet, diemžēl, nav pietiekoši. Es atveidos, efektivitāte laba un labāk arī šī panesamība. Ja mēs ejam cauri gadiem, nepakavēšos pie katra gada, bet haloperidols bija 60. gadā, 80. gadā šīs garās darbības haloperidola dekanāts, 90. gadā tiek sākts ražots risperidons, 2000. gadā ilgas darbības risperidons, un 2010. gadā tiek sākta paliperidona ražošana. Un, protams, tagad mēs esam nonākuši pie ksepleona, kas ir paliperidona palmitāte, šī ilgstošas darbības forma. Ksepleons. Kādas tad ir šīs oficiālās indikācijas, kas ir apstiprinātas Eiropas Savienībā? Ksepleoni ir indicēts pieaugušu šizofrēnijas pacientu, kuru stāvoklis stabilizēts ar paliperidonu vai risperidonu uzturošai terapijai. Atsevišķiem pieaugušiem pacientiem ar šizofrēniju un iepriekš bijušu reakciju pret iekšķīgi lietotu paliperidonu vai risperidonu. Un ksepleonu var lietot bez iepriekšējas stabilizēšanas ar perirālu terapiju, ja psihotiskie simptomi ir viegli līdz vidēji smagi un ir nepieciešama ilgstošas iedarbības inicējuma terapija. Ksepleona darbīgā viela ir paliperidons. Un šī molekula izskatās tātad šādi. Neatkārtošos, Dr. Tērauds rādīja šo slaidu. Iedarbības spektrs ir tātad D2 un serotonīna 2A receptoru antagonists. Un tāpat arī piemīt šī antagonistiskā aktivitāte uz alfa-1, alfa-2 adrenāla receptoriem un histamīnu 1 receptoriem. Un nesaistās ar holīnu, muskarīnu, beta-1 un beta-2 receptoriem. Ksepleons, paliperidona palmitāts. Ksepleons ir paliperidona palmitāta ēsteris, kas ir mazšķīstošs, un tā izgatavošanā izmanto nanokristāla tehnoloģijas, kas ir ļoti dārgas, sarežģītas, kā jau arī tika pieminēts, lai radītu ūdens suspensiju intramuskulārai ievadēji. Ievadīts intramuskulāri ksepleons
uzsūtas injekcijas vietā ļoti pakāpeniski, un enzīmu ietekmē hidrolizējas par paliperidonu, šo darbīgo vielu. Šeit ir schematiski attēlota ļoti sarežģītā tapšanas gaita no paliperidona līdz ksepilionam, kur paliperidonam tiek pievienota esteru grupa, notiek vairāk kārtēji daļiņu samazināšana, un rezultātā mēs nonākam līdz ksepilionam. Farmakokinētika. Pārsvarā tiek izvadīts caur nierēm. 80% no darbīgās vielas, 59% izvadās neizmainītā veidā caur urīnu. Un tikai 5,6% tiek metabolizēti aknās, kas patiesībā ir ļoti laba īpašība pie tam pacientiem, kur ilgstoši lieto medikamentozo terapiju, dažādas kombinācijas, kas ir papildus slodzi uz aknām, kā arī aknu slimniekiem. Nav gaidāms klīniski būtiskas miedarbības ar zālēm, kas metabolizējas citohromu 450 ceļā, un nav nepieciešama devas pielāgošana pacientiem ar vieglu vai vidējas pakāpes aknu mazspēju, kā arī smēķētājiem. Pēc pirmās injekcijas aktīvā viela jau sāk atbrīvoties pirmajā dienā, un maksimālo koncentrāciju sasniedz 13. dienā. Pusizvadas periods ir 25 līdz 49 dienas. Kā jau tika minēts, kad labāk uzsūkšanās ir tad, ja to inicē deltveida muskulī, par 28% augstāk nekā gluteālajā muskulī. Tāpēc ir arī šīs rekomendācijas, ka pirmās 2 injekcijas tiek veiktas deltveida muskulī. Un pēc šīm pirmām 2 sākotnējām injekcijām, pirmā 150 mg, otrā 100 mg 8. dienā, tas palīdz ļoti strauji sasniegt šo terapeitisko koncentrāciju asins plazmā. Būtiskākās īpašības. Suspensija, kas arī, protams, tika jau minēts, suspensija uz ūdens bāzes. Pirmā injekcija 1. diena, atkārtot injekcija 8. diena, un tad injekcijas tiek izdarītas ik pēc 1 mēneša. Iespējamās injekcijas vietas tātad ir deltveida muskulis un gluteālais muskulis. Ir liels devu diapazons no 50 līdz 150 mg. Un šis ērtā forma, ērtais iepakojums, tā ir 1 ml pilnšķirce, kura nav speciāli jāsagatavo, nav jāsamaisa šķidrumi, un tieši tāpat arī nav jāuzglabā leduskapī, nav speciālas uzglabāšanas. Iepakojumā līdzi ir pievienotas 2 injekciju adatas, dažādi izmēri, tas ir atkarībā no pacienta ķermeņa masas. Ja pacients ir līdz 90 kg svarā, tad izmanto 1, virs 92. Tas viss ir norādīts uz šīm šķircēm un iepakojumā. Vēl viena būtiska lieta, ka nav nepieciešama šī novērošana pēc injekcijas izdarīšanas. Mūs visus, protams, interesē preparāta efektivitāte. Šajā pētījumā paliperidona palmitāts ir salīdzināts ar jums ļoti labi zināmo risperidonu perorālo formu. Un jūs jau arī varat pamanīt, ka tā efektivitāte jau no pirmajām dienām paliperidona palmitātam ir nedaudz labāka nekā risperidonam. Paliperidons salīdzinājumā ar olanzapīnu ļoti līdzīga šī efektivitāte. Roku rokā var teikt. Salīdzinot ar kvetiapīnu un placebo, tieši tāpat paliperidons parāda savu efektivitāti pēc šīs pants kopējās skalas. Panesamība. Analizējot šo pētījumu kopējo panesamību, salīdzinot ar pētījumu sākumu, mazinās šo ekstrapiramidālo simptomu novēršanai paredzēto zāļu patēriņš, un pētījuma beigās šo korektoru daudzums abās grupās, ksepilionu grupā un placebo grupā, bija ļoti līdzīgs. Par blakus parādībām, kas saistītas ar prolaktīnu līmeni, gan placebo, gan paliperidona palmitāta grupā, viņas bija zem 1%. Tāpat arī no pētījuma sākuma līdz pat pētījuma beigām netika novērotas blakus parādības, kas būtu saistītas ar glikozes līmeņa izmaiņām, kā arī lipīdu līmeņa izmaiņas asins plazmā. Šeit ir tāda tabuliņa, kurā jūs varat redzēt, kur ir salīdzināts
paliperidons un otrās paudzes antipsihotiskie līdzekļi. Un šī vērtējuma punktu skaits, kas ir, jo viņš ir mazāks, jo tas nozīmē labāku rezultātu. Un vairāk šie parametri. Viens no tiem bija terapijas pārtraukšana jebkuru iemeslu dēļ, terapijas pārtraukšana nevēlama blakus parādību dēļ, termiņa masas palielināšanās, miegainība un uzbudinājums. Vienmēr aktuāla lieta ir hroniskām slimībām, lietojot regulāri medikamentus, triglicerīdu un augsta blīvuma, lipoproteīnu attiecības palielināšanās, kas veicina šo kardiovaskulāro risku. Tad šajā pētījumā jūs arī varat redzēt, ka paliperidonam šī līkne ir ļoti taisna, šīs svārstības ir ļoti mazas. Tāpat arī ļoti uzskatām var redzēt svaru izmaiņas. Par dozēšanu un lietošanu pie praktiskās lietas, bet pirms tam es gribēju parādīt vēl tādu nelielu slaidu ar apkopojumu, kuru tika izvērtēta tātad informācija iegūt no pacientiem un izvērtēts vēlamākais ievadīšanas veids, kur dzeltenais ir perorālais, zaļais depo formas veidā, zilais ir kombinācija veidā un pelēkie ir vienalga vai nav datu. Un, kā jūs redzat, šī depo formas veidā visos šajos 5 pētījumos ir pārsvarā. Tā kā nav nemaz tā, ka pacienti ļoti baidītos no šīs injekcijas, pie kam, ja viņi ir jāizdara vienreiz mēnesī. Ievadīšanas vietas, tātad pirmās 2 injekcijas deltveida muskulis, atkārtotas injekcijas ik pēc mēneša, tas ir gluteālais muskulis un attiecīgi izvēlotos šo adatu atkarībā no pacienta svara. Kāda ir šī schēma? Vēlreiz atkārtoju. Pirmā diena 150 mg deltveida muskulī. 8. diena 100 mg deltveida muskulī. Un tādēļ injekcijas seko ik pēc mēneša. Un šī, kur var izvēlēties, vai tas ir deltveida muskulis, vai tas ir gluteālais muskulis. Un, protams, deva tiek piemeklēta katram pacientam individuāli, atkarībā no saslimšanas smaguma, no pacienta svara, no tā, kā pacients reaģē uz šo terapiju. Un terapijas laikā, protams, jūs to devu varat mainīt. Ja jūs turpināt, pieņemsim, ar 75, jūs tikpat labi viņu varat nākošajā mēnesī palielināt līdz 150 vai mazināt uz 50. Kas tiek rekomendēts pie pārējas uz ksepleonu no risperidona? Pēc pirmās injekcijas neiesaka pārtraukt risperidona tūlītēju lietošanu, bet tomēr atstāt šo 1 nedēļu un pakāpeniski samazināt risperidona devu. Tikai tāpēc, lai izvairītos no šiem atcelšanas simptomiem. Īpašas pacientu grupas. Pie nieru mazspējas, pie vieglas nieru mazspējas ir jāsamazina šī starta deva. Pirmā diena 100 mg, 8. diena 75 mg. Un tad deva jau pielāgo atkarībā no efektivitātes. Aknu mazspējas gadījumā vieglas vai vidēji smagas nav nepieciešama šo devu pielāgošanu, jo, kā jūs iepriekš jau dzirdējāt, tad caur aknām metabolizējas tikai 6,5% preparātu. Un pie smagas nav pētījumu. Runājot par vecāku gadagājumu pacientiem, ir tieši tādas pašas devas kā jaunākiem pieaugušiem. Vienīgais, kas ir jāskatās, ir jāpielāgo šī deva atkarībā no nieru funkcionālā stāvokļa. Ko darīt, ja izlaistas devas? Tātad pirmo devu mēs izlaist nevaram nekādu. Otrā deva tātad ir pēc 8 dienām, un varbūt šīs svārstības plus mīnus 4 dienas, kurās jūs varat veikt vēl šo injekciju. Tabuliņā ir pārskaitīts, ja šis intervāls kļūst lielāks, kā pareizi rīkoties, bet pie izdevas materiāliem, es domāju, šī informācija jums ir. Es tagad viņu nepārlasīšu jums, un to visu var arī atrast pilnajā zāļu aprakstā. Ja ir izlaista šī balsta ikmēneša deva, svārstības var būt plus mīnus 7 dienas, 1 nedēļas intervāls uz abām pusēm. Tieši tāpat, ja šīs 7 dienas tiek pārsniegtas, tālāk ir paskaidrots, kā pareizāk rīkoties.
Kādas tad ir ksepleona būtiskākās īpašības? Vienkārša uzglabāšana, pagatavošana, injicēšana. Injekcijas vietas izvēle starp sēžas un deltveida muskuli. Injekcija 1 reizi mēnesī. Pieejams šis plašais devu diapazons. Agrīns efekts, pierādīta konsekventa psihozes simptomu mazināšanās un pacientu funkcionēšanas uzlabošanās gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pētījumos. Efektīvs recidīvu profilaksē. Labs drošums un tolerances profils, zemes savstarpējās zāļu miedarbības potenciāls, nav nepieciešama devas pielāgošana šiem vecāku gadu gājumu pacientiem vai pacientiem ar vieglo vai vidēju aknu mazspēju. Vēl viens būtiska lieta ir, kad ir 10 pabeigta pētījuma analīze, netika konstatēts neviens postinjekcijas delīrija jeb sedācijas sindroms. Tas arī ir vienā no iepriekšējiem slaidiem es arī minēju, tāpēc arī nav nepieciešams šo pacientu uzraudzīt pēc šīs injekcijas. Viņš saņem injekciju, viņš var droši doties tālāk savās gaitās. Tas bija tā ļoti īsi, varbūt atkārtojoties viss. Jā, mums ir izvēle pacientiem, un, protams, ja rodas kādi jautājumi, jūs redzat manu kontaktinformāciju, manu telefonu, e-pastu, jūs droši variet man jautāt, uzdot kādus jautājumus, gan klātienē, telefoniski un tā tālāk. Vēl jūs informāciju varat redzēt arī Valsts zāļu aģentūras tīmekļa vietnē, kur šī adrese ir uzrakstīta. Jā. Tā kā, ja ir uzreiz kādi jautājumi, lūdzu. Paldies. Mēs varam turpināt. Jautājums ir par cenu, kas doši vien te ir. Es viņu zinu, bet varbūt tu saki. Jā, man ir lapiņa, lai es atcerētos līdz katram centam. Sāksim no kura gala? No 50 mg vai no 150? Lai mazāk šoks? Ar pirmo injekciju sākam, jā. Tātad pirmā injekcijas cena ir 553,13 €. Otrās injekcijas cena, kas ir 100 mg, ir 363,22 €. 75 mg, 270,47 € un 50 mg ir 180,45 €. Jā, tūlīt. Kur tā bija? Šitās te? Nedomāsim par savu algu, lūdzu, ja? Nestrādājies. Halo. Es domāju, nevajag par savu algu tagad sākt domāt. Domāsim par pacientiem. Es pavisam, man ir vēl tas prieks jūsu uzmanību aizkavēt pirms kafijas vēl burtiski uz pāris slaidiņiem. Nu jā, labi, ir ok, es iešu tā. Man ir uzdevums vēl burtiski pāris lietas jums pateikt. Kaut kas ļoti sarežģīts notiek. Jā, par praktiskiem jautājumiem izrakstos ksepleonu. Šie punkti, ko patreiz es pieminēšu, viņi ir radušies ilgu gadu diskusijā, tāpēc bargi nekritizēt. Tātad ksepleona izrakstīšanas noteikumu Latvijā izraksta certificēts psihiatrs atbilstoši visu 5 lielo slimnīcu koncīlija lēmumam. Kāpēc tikai pie slimnīcām koncīlija? Tāpēc, ka reģionos praktiski grūti noorganizēt koncīlijas. Vismaz patreiz, es tā domāju, no šogada vismaz tā. Es saprotu, ka šeit būs praktiskas grūtības mazliet komunicējot ar ārstiem, kas strādā ārpus lielajām slimnīcām, bet es ļoti ceru, ka reģionālās slimnīcas un Rīgas slimnīca, un es arī tai skaitā, mēs atradīsim kaut kādu normālu risinājumu, ja, piemēram, pacients dzīvo Tukumā vai Rīgas rajonā vai vēl kaut kur. Tātad šie pacienti ir ar īsiem nosūtījumiem, saskaņojot ar centra vadību, piemēram, Pārdaugavas centra vadību, jābrauc uz koncīliju. Būsim koleģiāli viens pret otru
un mēģināsim šiem pacientiem piedāvāt iespēju saņemt šīs te injekcijas. Prasība stabilizēt risperidonu arī ir. Tātad, es domāju, ka šeit pamatā ir doma, ka šim pacientam ir jābūt saņēmušam risperidonu vispār iepriekš. Ja nu viņš tiek pārslēgts no risperidona uz paliperidona injekcijām, tas būtu optimāli. Un vēl ir viena diezgan grūta prasība, kā es saprotu no šobrīdējā praktiskā viedokļa, ka pēdējā gada laikā ir 2 hospitalizācijas bijušas. Mazliet plašāk ir izklāstīts mūsu iepriekšējais viedoklis vadlīnijās, kā mēs bijām redzējuši šo situāciju. Kas šeit ir papildus? Mēs tā kā uzskatījām, ka pamatot būtu šo pietiekam dārgo medikamentu nozīmēt pacientiem, kas slimo mazāk par 10 gadiem, nosacīti jauniem pacientiem. Tātad 2 vai 3 hospitalizācijas šeit ir palikušas, Nacionālais veselības dienests piekāpās uz 2. Tātad iepriekšējā terapija neefektīva, saistīta būtiskām blaknēm, tāpēc mēs pārslēdzam uz šo medikamentu. Šis medikaments ir izvēles medikaments, un būtībā šeit runa ir par monoterapiju. Es domāju, ka nebūtu pareizi šo samērā dārgo medikamentu iekļaut kaut kādu 8 medikamentu schēmā iekšā. Tas tā kā nav šīs terapijas mērķis. Protams, ir svarīgi, lai pacientam uzsākot terapiju, lai viņš būtu pietiekami līdzestīgs un viņš nāktu uz šīm injekcijām, lai viņš saprastu, kāpēc tiek nozīmēts medikaments un tātad ievērot šo injekciju režīmu. Tas arī galvenais pamats ir tam, kā mēs bijām redzējuši šo medikamentu. Un es domāju, ka mums vajadzētu mazliet pārvarēt arī šīs bažas par medikamentu izmaksām. Es domāju, ka mūsu pacienti ir pelnījuši arī jaunus medikamentus. Tātad šo jau parādīja Armands latviski. Jā. Es biju iedomājies, ka špricē deltveida muskulī, lai atcerētos, ka es saņēmu šo injekciju, bet laikam tā nav. Izrādās, ka ir labāka uzsūkšanās par 28%. Varbūt to, ko negrib Armands varbūt redzēt, un tomēr es no apraksta paņēma ārā vienu sadaļu, kurās situācijās tomēr mums būtu jāpiesargājās no paliperidona injekciju veikšanas, piedodiet, diezgan mazā šriftā, bet tas ir no zāļu apraksta, no FDA gan tiesa. Anamnēzē malignais neiroleptiskais sindroms, būtiskas sirds problēmas, kālija magnija līmenis zems, vēlīnās diskinēzijas vai akūtas diskinēzijas, smagas nieru problēmas, diabēts, ģimenes anamnēzē, zems leikocītu skaits, un vēl citas problēmas, epilepsija, smagas somatiskas saslimšanas, plānota grūtniecība. Tās būtu situācijas, kur varbūt nevajadzētu uzsākt paliperidona injekcijas tomēr. Jā. Un arī gados veciem pēc 65 būtu stingri jāizvērtē, vai mēs šādus pacientus šai paliperidona programmā iekļaujam vai nē. Paldies. Tas arī man viss. Profesors Ansāns vēl pēdējo. Otro daļu es nezinu jau uzreiz. Pirmā daļa, to Armands atbildēs, bet kā es to redzu no praktiskā viedokļa. Tātad šis konsīlijs tika vispār izveidots kāpēc? Tāpēc, lai šie stipri dārgie medikamenti netiktu sākt izrakstīt pilnīgi nekontrolēti visiem pacientiem un neuzspridzinātu kompensēto zāļu budžetu. Tāpēc arī parādījās konsīlijs. Es domāju, ka pareizi būtu sazināties ar konsīliju organizētāju un dot līdzi pacientam īsu kaut ko tādu, ko es nosauku par etapu epikrīzi. Saslims tad, ar tādu slimības gaitu, pēdējā 2 gadu laikā ir tādas hospitalizācijas, tagad ir šāda terapija. Lūdzu izvērtēt nepieciešamību
iekļaut šai paliperidona programmā. Es domāju, ka mēs izveidosim vai veidlapiņu, vai vienkārši rakstiski atbildēsim no konsīlija vārdā, ka ir pamats vai nav pamats. Es ļoti ceru, ka pārsvarā ka ir pamats šo medikamentu dot. Un tad jau šis pacients, es ļoti ceru, ka mēs nebirokratizēsim šo visu. Tad pacients atgriežas pie ambulatorā ārsta praksē, un tad uz vietas tur arī izdara pirmo injekciju. Par piegādi aptiekās, laikam Armands atbildēs. Pastāstiet to arī Daugavpilī. Jā, atvainojos. Daugavpilī atsevišķi pastāstīšu. Bet man ir jautājums. Jā. Ja mēs paējam par tiem slaidiem atpakaļ, drusciņi, kur ir izrakstīšanas nosacījumi. Jā. Šeit ir tātad 5 slimnīcas, 5 centri. Zem šiem centriem ir ambulatorās nodaļas, vai ne? Un tātad konsīlijas sastāv no 3 cilvēkiem. Ja ambulatorajā nodaļā strādā 3 kolēģi, vai viņiem nepieciešams ir sūtīt kaut kur pacientu vēl uz stacionāru, lai veiktu šo? Nē, tam nav nekāda sakara stacionāra. Tās ir iestādes, kur notiek konsīlijas. Tikpat labi konsīlijas var notikt arī stacionārā vai dienas stacionārā pēc būtības. Tās ir iestāžu, tie ir iestāžu nosaukumi. Tā nav ambulatorā nodaļa, kur viennozīmīgi jāveic konsīlijas. Nē. Tas nozīmē, ka var iet ambulatorajā nodaļā. Būtībā jā. Paldies.